kad tu jau esi kādā pasākumā, tad lūk dažādi regulējoši rīki, vingrinājumi, ko tu vari pielietot. Un pats pirmais, jau ko tu vari pielietot, ko es ieteiktu darīt, ir, kad tu ierodies šajā vietā, tad ļauj acīm lēnītēm lūkoties visapkārt, tā telpā, kur tu esi, kur tu būsi, lai arī ļautu savai nervu sistēmai aprast ar šo vietu. Tātad tu ļauj acīm lēnām slīdēt visapkārt telpā. Sākotnēji ne uz ko nesakoncentrējoties pārāk ilgi, vienkārši ļaujot acīm zinkārīgi pamanīt. Ļoti iespējams šī procesa laikā jau atnāk kādas spontānas nopūtas vai varbūt pat žāvas, kas liecina par regulēšanos nervu sistēmā. Šis būtu kaut kas, ko es noteikti ieteiktu darīt kā vienu no pirmajām lietām, kad tu jau ierodies šajā pasākuma vietā. It īpaši, ja tu mēdz pieredzēt stresu, trauksmi, diskomfortu, tātad tu ļauj acīm lūkoties visapkārt telpā. Un tad tu arī vari ļaut acīm pamanīt kaut ko, kas ir patīkams telpā. Vai ir kaut kas telpā, kas varētu būt īpaši patīkams tavām acīm, ko tu varētu izmantot kā resursu arī pasākuma laikā? Un varbūt ir šajā vietā vai telpā kāds telpaugs, kas ir patīkams, vai varbūt kāda bilde vai glezna, vai varbūt skats ārā pa logu ir patīkams. Un tu vari mirklīt arī pavadīt, esot apzināts ar šo objektu, kas ir patīkams. Pieņemsim, es uzlūkoju telpaugu, un es ļauju sev tiešām apzināti pamanīt, un ne tikai pamanīt, ko mans prāts saka, ka tas ir patīkams, skaists telpaugs un tā zaļā krāsa ir nomierinoša, bet es arī pamanu, kas notiek manā ķermenī, kā mans ķermenis sajūtu veidā atbild un dara man zināma, ka tas ir kaut kas patīkams. Un tāpēc es pavadu drusciņu ilgāku laiku, uzlūkojot tieši šo objektu. Un es pamanu, ka atnāk dziļāk ieelpa. Kad es uzlūkoju to zaļo krāsu, tad tā šķiet tik stabilizējoša. Ar prātu es to uztvēru vairāk, ka tā zaļā krāsa ir tāda harmonizējoša, bet ar ķermeniskajām sajūtām es uztveru, ka tā zaļā krāsa ir stabilizējoša, jo liekas tā man tā kā sazemē. Jā, ka es sajūtu vairāk kāju pēdas, es sajūtu vispār savu ķermeni vairāk, un ir patīkamas tirpiņas, jeb trīsas rokās, kas liecina par regulēšanos nervu sistēmā. Man gribas iztaisnot muguru vairāk. Un man atnāk žāvas, kas arī liecina par regulēšanos nervu sistēmā. Un tātad es esmu izvēlējusies resursu, kas man palīdz šajā vietā, ko es atkal varu uzlūkot, ar ko es varu saslēgties tajos brīžos, kad es pamanu, kā atkal kāda spēcīgāka stresa, diskomforta, trauksmes sajūta sāk veidoties. Ja varbūt tev šķiet, ka tajā vietā tur nebūs nekas tāds baigi mājīgs vai kaut kas patīkams, ko uzlūkot, tu vari jau iepriekš sagatavot kaut ko paņemt līdzi. Mans ieteikums būtu vai nu kaut ko, ko tu vari sataustīt, vai kaut ko, ko tu vari sasmaržot. Piemēram, kādu ēterisko eļļiņu, man šeit ir tāda sazemējoša ēteriskā eļļiņa. Un es arī darītu tāpatās. Es veltītu mirklīt, lai sasmaržot šo ēterisko eļļu, tāpatās kā es apzināti uzlūkoju telpaugu, tā es veltu arī brīdi, lai apzināti sasmaržotu.
Un sajustu, pamanīt arī, kā mans ķermenis šo reaģē. Un arī liekas tā smarža tā ieplūstot pa degunu un plūstot tālāk uz rīkli un līstot tālāk pāri ķermenim. Liekas arī tā no abām pusēm tā sazemē mani. Un es arī sajūtu vairāk stabilitātes un spēka sajūtu kājās. Es varu sajust abas kāju pēdas kontaktā ar zemi. Man ir viegli ieelpot dziļu ieelpu, un tad arī atnāk gara izelpa. Un es arī sajūtu vairāk iztaisnošanos mugurā. Patiesībā pat gribas drusciņi izkustēties, kaut kāds saspringums ir bijis ķermenī. Un ienākot šai regulētībai nervu sistēmā, tad arī prasās kaut kādu šo saspringumu izkustināt, un tad es arī sajūtos brīvāk arī muguras plecu zonā. Un man grib nākt žāvas. Kas, kā mēs zinām, kā es jau esmu uzsvērusi, liecina par regulēšanos nervu sistēmā, un tas ir ļoti labi. Un tad, ja gadījumā neviens no šiem nav iespējams, vai šie nestrādā pietiekoši labi, tev ir grūtāk koncentrēties, vai arī tu vienkārši vēlies papildus rīkus, resursus, tad ir vēl dažādi papildus rīki, resursi, ko tu vari pielietot, tu vari variēt šos visus rīkus, resursus. Un viens no tādiem ir noteikti šī pati pēdu sajušana kontaktā ar zemi, ka tu vērsi savu iekšējo uzmanību, lai sajustu, kā tavas pēdas ir kontaktā ar zemi. Ja ir varbūt grūti sākotnēji saslēgties ar šo sajūtu, tu vari piespiest abas pēdas ciešāk pie zemes. Tad līdz ar to visticamāk sasprindzinās augšstilbi, arī apakšstilbi, muguru varbūt vairāk iztaisnojās, tu vari sajust vairāk šo kontaktu ar zemi, un tad tu vari atlaist kā brīvā stāvoklī, un tad droši vien, kad tu turpini sajust, kā pēdām ir vairāk kontakts ar zemi, un līdz ar to vairāk pieejama kāda stabilitātes sajūta. Tu arī var pamīšus piespiest vienu pēdu ciešāk, otru pēdu ciešāk, vienu pēdu, otru pēdu. Ja? Tā kā tu tā stingri noteikti staigātu. Varbūt pat iztēloties, kā tu esi pludmalē, jūrmalā, kur ir šīs patīkamās mīkstās smiltiņas, kurās tev iegrimst kāja, un tu tā lēnām, stingri un noteikti staigā. Varbūt tev pat to iztēlojoties, tu vari sajust arī jūras svaigo smaržu, jau iztēlojoties vienu un sadzirdēt jūras viļņus. Un tādā veidā savā iztēlē un ar šīm kustībām sniegt sev nelielu retrītu, pat esot tajā lielajā pasākumā. Un tad man atnāk spontāna nopūta, kas arī liecina par regulēšanos nervu sistēmā. Vēl papildus rīkus, ko var pielietot, ir bilaterālā stimulācija. Viens variants ir to veikt šādi, saliekot rokas krusteniski, un šeit krūškurvu plecu daļa. Tu vari aiziet kaut kur, kur tu vari būt viena pati, varbūt uz labierīcībām vai citur, un veikt šo vingrinājumu. Vai arī, ja tev ir vajadzīgs tāds vēl viens ātrs rīks, ko pielietot, teiksim, kad tu esi pie galda un tu nejūties komfortabli pēkšņi sākt šādi darīt, lai gan tu, protams, varētu, bet ja tu nejūties komfortabli, tad ir ok, un tu vari ar rokām to darīt, nolikt rokas uz augšstilbiem, netālu no celīšiem, un tad arī taisīt pamīšus, tātad
mana labā roka ir uz manas labās kājas un kreisā roka ir uz kreisās kājas. Un tu taisi pamīšu šādi. Tātad. Pat, lai tev ir vieglāk, tu vari atbalstīt šīs plaukstu daļas pret kājām. Un tad šādi. Tad tas ir vēl viens variants, ko tu vari darīt. Un vēl arī pāris citu varianti, ko tu vari darīt un, kā jau es minēju, kombinēt šos rīkus. Tu vari pielikt mēli pie mutes augšējās daļas. Tātad mutes iekšpusē augšējā daļa un pielikt tur mēli. Kas man uzreiz izsauc žāvas, tātad jā, tas liecina, kā tas ir regulējoši. Jā, un man uzreiz nāk vairākas žāvas un spontānas nopūtes. Un vēl viens rīks, ko tu vari pielietot, ir pielikt īkšķīti pie rādītāja pirksta tā, ka tu vari sajust nadziņu. Jā, protams, ja tev ir garāki nagi, tad es uzmanīgi, tu nevēlies sev nodarīt pārāk sāpīgu diskomfortu, bet drusciņ tā, ka tu vari just kādu šo netik ierasto sajūtu, jo parasti tu to nedari tā ikdienā, līdz ar to šī ir tāda neierasta sajūta tavam prātam, tavām smadzenēm, un tad tavs prāts, kas pirms mirkļa bija aizņemts ar to, ko viņš par mani domās, ko tas cilvēks par mani domā, kā es to pateicu, vai kā es to pateikšu, ko man ir jāpasaka un tā tālāk, tad tavs prāts tagad kļūst aizņemts ar šo jauno sajūtu, ar tās apstrādi. Un paralēli to arī vari veikt šo pašu nelielo vingrinājumu, ko mēs darījām tikko, pielikt mēli pie mutes augšējās daļas. Jā, pēc manas lielās žāvas var redzēt, cik tas ir bijis regulējoši priekš manis šajā brīdī. Un, protams, tu arī var pielietot kādu elpošanas metodi, bet, kad tu pielieto kādu elpošanas metodi, būtiski ir, ka izelpa ir garāka nekā ieelpa, ja? Lai palīdzētu nervu sistēmai regulēties uz parasimpātisko nervu sistēmu, šo veigus nervu. Un tu vari, mans ieteikums būtu, tu vari pielietot divas šādas elpošanas metodes. Viena ir pavisam vienkārši, ka tu ieelpos caur degunu un izelpos caur muti, un tu koncentrēsies uz izelpas pagarināšanu. Pēc tam ļaujot ieelpai pašai atnākt par ieelpu nesatraucoties, bet koncentrējoties uz izelpas pagarināšanu. Un, ja ir iespējams, tad katru nākamo izelpu pagarināt, kaut vai tikai par 1% garāku pagarināt. Es uztaisīšu šobrīd 3, bet tu vari attiecīgajā situācijā taisīt, cik daudz tu jūti ir vajadzīgs. Tātad mēs ieelpojam caur degunu un mēs koncentrējamies uz izelpu. Un izelpot tik daudz, cik vien liekas iespējams, un nākamo izelpu pagarināt, kaut vai tikai par 1% garāku.
Es centos vēl vienu ielpu, izelpu uztaisīt, pagarināt izelpu vēl vairāk. Un tas, ko tu pamanīsi, ļoti iespējams, tu pamanīsi šādu izelpu pagarinot, ka nākamā ielpa pati sanāks dziļāka, pilnāka, līdz ar to nākamā izelpa arī būs iespējamāka, drusciņ garāka, un tādā veidā pagarinot izelpu un arī ielpai, kļūstot dziļākai, tu pamanīsi arī vairāk mieru un atslābumu atnākam ķermenī. Un otra tipa vingrinājums ir kaut kas drusciņ līdzīgs, bet drusciņ citādāk. Šis elpošanas vingrinājums, fizioloģiskā nopūta, ir šāds. Tātad mēs ieelposim atkal, tu ieelposi pilnu dziļu ieelpu caur degunu un galā tu veiksi vēl tādu ātru ieelpojienu. Un tad tu veiksi garu izelpu, kas ir garāka nekā abas ieelpas kopā, tā kā tu pūstu sveci. Tātad mēs ieelpojam, vienu pilnu ieelpu un galā vēl ieelpojiens, un tad gara izelpa. Dari šo tik ilgi, cik tu jūti vajadzību attiecīgajā brīdī, bet visticamāk jau pēc kādām 3, 4, 5 reizītēm šo taisot, tu sajūtīsi arī vairāk regulēšanos nervu sistēmā. Tā kā es sajūtu vairāk muguras iztaisnošanos, atbrīvošanos pakauša daļā, līdz ar to arī patīkamu tirpiņu sajūtu galvā un skaidrāku sajūtu galvā un kopumā tāda vieglāka sajūta ķermenī. Kā mans ieteikums arī ir, pielietojot šos dažādos rīkus un kombinējot tos, velti mazu mirklīt arī, lai identificētu, kas ir tās pozitīvās pārmaiņas ķermenī, ko tu pamani. Varbūt sākumā, ja tas ir bijis kaut kas neierasts, būs grūtāk pamanīt un identificēt, bet jo vairāk tu pildi šos vingrinājumus un tu trenējies pamanīt, kādas sajūta izmaiņas notiek ķermenī, jo vieglāk tev būs pamanīt vairāk dažādas sajūtas, kas arī sniegs tev šo pozitīvo atgriezenisko saiti par to, ka šīs prakses, šie rīki, ko tu pielieto, tev strādā tajā brīdī un notiek šī regulēšanās un nomierināšanās nervu sistēmā.